Ja jūs domājat, vai XTB vai Revolut ir labāka izvēle, jūs esat nonācis pareizajā vietā. Šajā video es salīdzināšu abus brokerus un palīdzēšu jums izvēlēties, kurš no tiem jums varētu labāk atbilst. Un ja domājat par konta atvēršanu, zemāk esošajā aprakstā atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem. Sāksim! Vispirms drošība. XTB ir iekļauts Varšavas fondu biržā un regulēts galveno iestāžu, piemēram, FSC, FCA un CISEC uzraudzībā. Klienta līdzekļi tiek glabāti atsevišķos kontos, un fakts, ka XTB ir publisks uzņēmums, pievieno vēl viena caurspīdīguma slāni. Revolut no otras puses ir Lielbritānijā bāzēta fintech uzņēmums, kas ir licences elektronisko naudu iestādei un regulē FCA, kā arī ir ieguvis pilnu bankas licenci caur Lietuvas banku. Revolut nodrošina stingrus drošības standartus, atdala klientu līdzekļus un piedāvā noguldījumu aizsardzību līdz noteiktām robežām Tomēr tas galvenokārt ir banku un maksājumu lietotne, kas arī pievienoja ieguldījumu funkcijas. Tātad abi ir regulēti un droši, bet Revolut ir vairāk fintech banka, kamēr XTB ir specializēts tirdzniecības brokeris. Tagad paskatīsimies uz tirdzniecības platformām. XTB piedāvā pārlūkprogrammas platformu un mobilo lietotni Android un iOS ierīcēm. Tā darbojas gludi un sniedz piekļuvi visiem klasiskajiem tirdzniecības rīkiem, tehniskajai analīzei, indikatoriem, zīmēšanas rīkiem un stratēģijas veidošanai. Lai atvērtu pozīciju, vienkārši izvēlieties aktīvu, ar peles labo pogu klikšķiniet un izvēlieties jauns pasūtījums. Jūs saņemsiet vienkāršu pasūtījuma logu, kurā varēsiet iestatīt tirdzniecības apjomu, maržu, peļņas ņemšanu un zaudējumu ierobežošanu. Revolut investīciju platforma ir tieši integrēta Revolut mobilajā lietotnē. Tā ir ļoti lietotāji draudzīga un ļauj iegādāties akcijas, ETF un kriptovalūtas ar tikai dažiem pieskārieniem. Tomēr tā ir daudz mazāk sarežģītu rīku. Nav sarežģītas tehniskās analīzes vai stratēģijas izveides. Tā galvenokārt ir paredzēta vienkāršai investēšanai un iesācējiem, kuri vēlas diversificēt tieši no savas bankas lietotnes. Tātad, kura ir labākā? Ja vēlaties uzlabotas tirdzniecības funkcijas un analīzi, skaidri uzvar XTB. Ja dot priekšroku vienkāršībai un vēlaties apvienot investīcijas ar ikdienas banku, Revolut varētu būt pievilcīgāks. Nākamais runāsim par depozītiem un izņemšanām. XTB jūs vienkārši pārslēdzaties uz savu reālo kontu un noklikšķiniet uz oranžās pogas apakšējā kreisajā stūrī. Jūs varat iemaksāt ar karti, bankas pārskaitījumu vai vietējiem maksājumu veidiem, atkarībā no jūsu valsts. Oficiāli minimālais depozīts nav noteikts, bet realistiski es ieteiktu sākt ar vismaz 200 USD. Revolut depozīti ir vienkārši. Tā kā tā galvenokārt ir banku lietotne, jūs varat nekavējoties papildināt savu kontu ar bankas pārskaitījumu vai karti. Tad jūs varat novirzīt naudu uz akcijām, ETF vai kriptovalūtām. Minimālais depozīts, lai sāktu investēt, ir ļoti zems, bieži vien tikai viens USD, padarot to ļoti pieejamu. Izņemšana tiek veikta tieši uz jūsu Revolut kontu. Revolut šeit process ir ātrāks, vienkāršāks un ar daudz zemāku ieejas barjeru nekā XTB, kas mums noved pie maksu. XTB ir viens no lētākajiem starpniekiem tirgū. Spreads uz eiro USD sākas no 0,1 punktiem, vidēji ap 0,8. Akcijas un ETS ir bez komisijas līdz 100 000 eiro mēnesī, un virs tā jūs maksājat tikai 0,2%. Valūtas konversija ir 0,5% un nav izņemšanas maksu. Revolut neiekasē komisiju par ierobežotu skaitu akciju darījumu mēnesī, bet pēc tam maksājat apmēram 1 līdz 3 eiro par darījumu. Valūtas maiņas maksa tiek piemērota ārpus darba dienām vai ārpus noteiktām bezmaksas limitu. Kriptovalūtu starpības ir lielākas nekā specializētajos kriptovalūtu biržās, un uzlabotie pasūtījumu veidi ir ierobežoti. XTB ir skaidri labāka izvēle, ja vēlaties profesionālu tirdzniecības platformu ar zemām izmaksām un uzlabotiem rīkiem. Revolut no otras puses ir ideāls, ja esat iesācējs, kurš vēlas nejauši investēt, vienlaikus pārvaldot savus līdzekļus vienā lietotnē. Mūsuprāt, XTB ir labākā izvēle aktīviem tirgotājiem.
Savukārt Revolut ir augstāks novērtējums depozītu vienkāršībā un pieejamībā ikdienas investoriem. Saite uz īpašajiem piedāvājumiem abiem brokeriem ir aprakstā, tāpēc pārbaudiet tās, ja esat gatavs sākt. Un ja jūs uzskatāt šo video par noderīgu, neaizmirstiet atstāt patīk un abonēt kanālu, lai saņemtu vairāk šāda veida saturu. Paldies, ka skatījāties!